Čau visiem! Un šodien atkal ir klāta svētdiena. Un es izdomāju, ka vajag attiekt nedaudz no tāda smieklīgā, kurš nemaz brīžiem nav tik smieklīgs, teikšu tā, no tāda jautrā, no tāda, kas ir tikai gandrīz vienmēr, un varbūt atkal parādīt sev no citas puses, ka arī es esmu spējīga domāt. Bet, lieta tāda, ka es bieži vien braucu ar autobusu vai eju pa ielu un skatos, ka cilvēkiem, maziem bērniem, cik maziem bērniem vai arī jauniešiem ir šie iPhone, kādas citas lietas, citas dārgas lietas, kaut kādi brendi un kaut kas tāds. Un tad es domāju, cik daudz no tā, kas viņiem ir, viņi ir ieguldījuši paši savu darbu. Piemēram, sapelnījuši savu naudu un nopirkuši par to. Vai nav tā, ka mēs bieži vien iegūstam kaut kādas lietas, ko mums nopērk vecāki, un mēs nemaz nenovērtējam to vērtību. Piemēram, cik daudz viņi ir izlikuši darbu, lai nopelnītu to naudu, par kuru viņi varētu mums nopirkt kaut kādas lietas. Un, manuprāt, mēs to bieži nenovērtējam, un mēs prasam vēl un vēl no citiem, un nenovērtējam to darbu, ko viņi ir izdarījuši, lai mēs to varētu tikai iegūt. Vēl bieži vien ir arī tas, ka mēs gribam kaut ko vairāk, bet mēs nemaz neredzam to, kas mums pašiem ir. Piemēram, mēs izdomājam, ka es tagad gribējuši baigi foršo telefonu, es gribējuši baigi kruto portīvo datoru, planšetu man noteikti vajag un lielu, nezinu, kaut kādu tur HD, tur 16:9, nezinu, kā viņi tur ir parametriem, tur izmēra televizoru pa visu istabas sienu un kaut ko tādu, bet mēs nenovērtējam to, kas mums ir, un varbūt, ka citi cilvēki, viņi vēlētos to, kas mums ir, varbūt tas ir viņu sapnis, un ka mums ir jābūt laimīgiem par to, kas mums jau ir, nevis jātiecas pēc kaut kā lielāka, nenovērtējot to, kas mums jau ir. Mēs nenovērtējam arī apkārtējos cilvēkus, to, ka viņi ir ar mums, to, ka mums ir vecāki, mums ir bērni, ģimenes, ka mums ir draugi visapkārt, kas mums palīdz, kas mums dāvā savu mīlestību, un bieži vien mēs viņus aizmirstam, mēs viņiem nepasakam par kaut kādām lietām paldies, jo mums tas liekas pašsaprotam. Viņš ir mans draugs, viņam tas vienkārši ir jādara. Bet vai tu esi kādreiz pateicis savam draugam paldies par to, ka viņš velta tev uzmanību, par to, ka viņš ir tavs draugs? Jo tu nevari zināt, kurā brīdī viņš vienkārši varētu pazust no tavas dzīves. Kurā brīdī viņam kaut kas var notikt, kurā brīdī tev kaut kas var notikt, vai kā dzīve var sagrozīties tā, lai viss, kas ir bijis, izgaistu. Man reiz bija, nevis reiz bija, bet viņa joprojām ir man par draudzeni, es viņu vairs nevarētu nosaukt par paziņu. Teikšu tā, viens zināms cilvēks, ar kuru man bija ļoti labas attiecības, mēs bijām labākās draudzenes, un mūsu attiecības vienkārši zēla un plauka. Mēs katru dienu vasarā gājām laukā, mums vienmēr bija jautri, vienmēr bija par ko runāt, mēs atradām dažādas lietas, tēmas, ko darīt, ko runāt, un pēc tam vienā brīdī es to vienkārši visu, teikšu tā, palaidu, lai mūsu draudzība izdara pašnāvību, teikšu tā. Tas izklausās diezgan tā, bet es nenovērtēju to, kas man viņa bija, ko viņa man sniedza, kā viņa rūpējās par mani, kā viņa veltīja man savu laiku, un es nedevu to atdevi pretī, es neparādīju to, ka man tas rūp, ka man tas interesē. Un tā mūsu draudzība, mūsu attiecības palika vājākas, un beigās mēs vienkārši cīnījāmies par kaut ko, lai mēs atgūtu to, kas bija kādreiz. Un tad, kad kaut nedaudz izdevās, vienalga bija tā sajūta, ka nav tas. Un tad ir tas jautājums, vai var vispār atgriezt to, kas bija atpakaļ. Un arī tagad es tā domāju, mēs tā vairs īsti tikai nekontaktējamies ik pa laikam, tikai tad, ja es sāktu ar viņu kontaktēties, vai es varētu atpakaļ dabūt to draudzību, to prieku un to uzticību? Es domāju, ka nē. Un mums tas gandrīz izdevās, bet tomēr nav tas. Tāpēc es gribētu jums teikt, lai jūs novērtējat to, kas jums jau ir, lai jūs paskaties visiem, novērtējat un pasakat paldies, lai jūs arī
Varbūt pasakiet kādreiz piedod, ja tu neesi izdarījis kaut ko viņa labā, un viņš ir izdarījis. Un kopumā tiešām vajag novērtēt vai parādīt to, ka tev rūp, ko otrs cilvēks dara. Un nevajag vēlēties vairāk, pirms tu neesi tikai novērtējis to, kas tev jau ir tagad. Un tas laikam arī bija viss, ko es šodien gribēju stāstīt, par ko es gribēju padalīties. Man vienkārši tāds iekšējais pārdomas pārņēma. Un es vienkārši redzu, ka pasaulē ir tāda problēma, un varbūt šis kaut kā jūs uzrunās un mēģinās jūs mainīt. Varbūt šajā pašā brīdī jūs varētu aiziet, samīļot savu mammu, pateikt paldies par visu, ko viņa dara tavā labā, aiziet pie saviem draugiem, pateikties viņiem un vienkārši padomāt par to, kas tev ir. Un novērtēt to, jo varbūt kādam cilvēkam, varbūt tas skauž, bet varbūt viņi vēlas to, kas ir tev, bet viņi to vienkārši nevar dabūt, un tev tas ir, un tu vēlies vēl vairāk. Tāpēc es ceru, ka jūs aizdomājāties, jo tas arī man lika aizdomāties. Tas, ko es pat tagad runāju, interesanti. Labi, un tad jau tiekamies nākamo svētdienu, lai jums jauka šīs dienas, lai jūs varētu iziet laukā un priecāties vienkārši par dzīvi un novērtēt to, kas jums jau ir. Un tad jau tiekamies nākamo svētdienu un vienkārši pasmaidat. Tagad pasmaidī, vai arī pasmaidāt. Labi, davai, čau!